cepšana ir tāpat kā biznesa. Viss sākas no sīkuma, ar mīklu un tam līdzīgi, un pēc tam nāk katrs un piemet savu rozīnīti, savu aprikozīti, un beigās iznāk kaut kas normāls. Ja? Tāpat to cukuriņu un beigās uzsmērē, uzputo un tam līdzīgi. Viss tieši tāpatās. Viens nevar izdarīt, bet viss kopā. Viens pat mīkli nebūtu nekas, bet saliekot visu kopā, iznāk kaut kas. Viens māk smērēt, viens māk virpināt. Mēs jau te pavari, kas ir un vari prot, lai lielo karoti, un karoti. Tā pie klients tiek pielūdzināt ar sviestu, uz mūsu bāzes, ar saldomaizi. Ar sālī pipariem, uz vīro garšīgā, ar vircolos bērniem. Es, tas mums jau prasa es, un atkal es, mums vienmēr prasa es, un atkal es. Mūsu galdiņa, jūsu galdiņa. Tam piedod, Nu redz, mēs to kriņģeli esam uztaisījuši ar savām rokām, ar rozīnītēm, ar marmelādi. Divi vienādi kriņģeļi nekad nebūs. Ja, tas ir attiecībā ar pret klientiem. Ja, kad pret katru klientu mums arī jābūt speciāli attieksme. Tikai ar uzcītību to visu var panākt, vai ne? Ar mīlestību. Ar mīlestību. Mums vienmēr prasa es, un atkal es. Es jau te pavari, šo vīru maisam tā, ar katru karoti, lai kungam jāmaksā. uz vīro sātīgā, Ar sālī pipariem, uz vīro garšīgā. ar virco. Viss sākas no nulles. Ar to tā ir zīmīga. Viss sākas no nulles. Kliņģerītes apinām ļoti man pārgādināja Nameju. Un, kā savā laikā teica SVH, 100% Latvijas uzņēmums. Ar mīlestību cepts. Tas mums jau prasa es, un atkal es, mums vienmēr prasa es, un atkal es, tas mums jau prasa es, un atkal es, mums vienmēr prasa es, un atkal es. Uzveidojām draudzīgi, smukas kliņģerīšas divnieciņu, nulīti. Kā savā laikā mēs sākām no sākuma, kad bijām arī uz rokām saskaitām. Katram kliņģerim būs savs pircējs vienmēr atradīs. Ikvienam rokā jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet.